sieviešu diena kādreizējā vai esošā vienkārši iekrita, jo mūsu, jau var teikt, tradicionālā meža diena ir marta 2. ceturtdiena. Kā ir, tā būs, ja? Un tā viņam būs būt, jā. Tā tas ir ierakstīts. Kārtība mums šodien ir pavisam vienkārši. Ja reiz meža diena, tad demonstrēsim tehniku. Sākumā, kamēr vīri salasās un meitenes iestriepsim kādu meža zupiņu, padzersimies kādu siltu dzērienu, lai tam gājienam uz mežu pietiek gan enerģijas, gan siltuma. Un tad mums ir plānots apsveikt meitenes, protams, un doties uz mežu, kur atrādīsim divas meža piekabes. Šai reizei tas ir Junkari Patruna komplektiņš, 762 manipulators, 6,2 metru sniedzamība ar 2 joystiku vadību un 8-tonnīgā piekabīte. Manipulators interesants ar to, ka viņš ir uzliekams gan uz piekabes, gan ļoti vienkāršā veidā. Nekas nav jāskrūvē, jāizvelk 3 tapas un jāpārliek uz traktoru 3-punktu uzskari. Tātad universāla lieta lauku saimniecībai, gan meža darbiem, gan saimniecības darbiem var izmantot arī kā iekrājumu. Tālāk otra meža piekabe mums ir labā igauņu same, multiforest paralelograma principa manipulators. Labs ar to, ka darbībai nepieciešama ļoti maza eļas plūsma, 25 litri minūtē, arī uz 8 tonu piekabītes un aprīkota ar vinču, tātad 40 metru, 6 mm trosīte, un kas spēj izvilkt pusotru tonnīti ar materiāliem. Ir jau būts vēl uz dažām tādām meža dienām. Es vairāk pievērsu uzmanību hidromanipulatoriem, kas uz uzskaru kabinām, uz traktoriem. Vairāk interesē tāds, jo piekabīts ir pašam sarūpēts, ja, ko varētu pieāķēt un transportēt meža ārā, ja, bet nav ar ko iekrāmēt. Es apsaimniekoju 28 hektārus mežu un sanāk gan papīrmals, gan baļķis. Pārpalikumi noteikti šķeldēt? Nē, es šķeldēju nedodu, es izstrādāju malku līdz visas malkums praktiski līdz pat 2 centimetri. Tos paši izmanto, kas ir rupjāk, to saskalda un pārdod. Tālāk mēs dodamies pie šķeldotājiem. Šķeldotāji mums šoreiz ir pārstāvēti vairāk. Pirmajā pieturas punktā mēs redzēsim Lindana TP 230 PTOK. Tas ir tātad šķeldotājs kopā ar mūvi hidromanipulātoru, arī paralelograma principu manipulators. Tātad šķeldotājs 23 centimetru materiāla šķeldošanai. Interesanti, barošana ir 90 grādos no braukšanas virziena, respektīvi no sāna. Materiāla padeva uz disku 45 grādos, rupja, skaista šķelda, aprīkots ar zaru nažiem, tātad bēgam no vārnu ligzdām, tā saucamajām vārnu ligzdām. Šķeldotājs aprīkots ar sakabu sāķi. Šķeldotājiem varam aizmugurē tātad kabināt uzreiz 2 piekabi. Viens cilvēks ar manipulātoru nobaro šķeldotāju, šķeldotājs ar visām automātiskajām padeves regulācijām šķeldo materiālu, pūš pa taisno piekabē, un tas pats viens cilvēks, viens traktors šo te materiālu izved arī ārā no meža. Un otrs šķeldotājs šodien ar traktoru piedziņu, ar jūgvārpas piedziņu mums ir veca labā klasika, Junkari HJ10 GM. Tātad šķeldotājs no traktora jūgvārpas piedzenams ar autonomu hidros sistēmu, ar automātisku padeves ruļu regulāciju. Klasika, es saku tāpēc, ka šis šķeldotājs Latvijā bija populārs, ir populārs, un es esmu pārliecināts arī nākotnē būs populārs, jo tas darba apjoms, ko var izdarīt šis relatīvi nedārgais šķeldotājs, viņš ir vienkārši ļoti labs salīdzinājumā ar viņu cenu kvalitāti augstā līmenī. Tas veiciens tādos īpašos svētkos, ko daudz atcerās un zina, un šodien arī redzējām, kad bija interese arī traktorā bijāt. Strādāju savā saimniecībā un braucu arī ar šo tehniku, un tā kā saka, nav problēmas. Īpaši nav vajadzīgs meklēt kādus papildus spēkus, bet, ja, protams, es esmu aizņemts, man palīdz vīrikungs.
Jā, un tālāk. Nu, tas jau ir stiprinājums visām Latvijas dāmām. Tas jau nav nekas grūts, vienkārši iesēdies un ērti brauc, un pārējais jau viss iemācās darba gaitā, tas ir tikai prakse. Nu, jā, tas tāds labs ieteikums, tāds seminārs, un kā jūties šeit, jā, un ko tas arī dod? Principā ir ļoti interesanti apskatīties, kā var tehnikai dažādas pielikt papildus, kā mēs redzējām, aparātus klāt un viņu izmantot viņu iespējas, kā arī redzam taisn meža nozarē. Ļoti interesanti bija katrs stends, kur mēs bijām, kur mēs redzējām arī mežā, kā iekrauja malku, baļķus. Un, jā, ļoti izdevīgi. Ja, protams, ir tāda tehnika tiem, kas saimnieko, tas ir ļoti atvieglo. Protams, ir ieguldījumi jāieliek, bet laika gaitā tas, protams, atmaksājās viss. Un tas arī dod kaut kādu perspektīvu uz priekšu, protams. Būtībā jāprēķina, kāds ir tas darba spēks, ko tu gribi dabūt ārā no tā agregāta. Vai tu strādā lieliem daudzumiem, vai tu strādā mazākiem. Kāds ir tas apjoms, teiksim, ar ko. Un tad, lūk, te var izvērtēt, apskatīties. Jā, un paņemt vai rūpnieciskai ražošanai vai mazākai saimniecībai un tas skatīties tālāk. Tieši tā, un tas ir ļoti, ļoti praktiski un uzskatāmi. Jā, un tieši sēžot iekšā arī to izbaudi, kā saka, cik viņš ir spēcīgs un cik viņš labi strādā šis teiksim, šķeldotājs taisni šis, jā. Patīkam, ka IKU Eduards meždienās ierodās arī rūpnīcas pārstāvi. Thank you. It was really nice to came Paldies here arī jums, also. Tas ir patīkami būt šeit. Mēs jau ilgu laiku esam partneri savstarpēji un ir patīkami šeit būt vienmēr. Junkarī firma Latvijā mežsaimnieki visi zina. Pats šeit ir pirmo reizi nav bijis iepriekš, bet ir pārliecināts, ka Junkari Latvijā ir ļoti atpazīstams brands un tiek lietots ļoti plaši. Šodien mēs rādījām šķeldotāju HJ10, vispārdotājais Junkaris šķeldotājs, un tāpat mežā tika rādīta viena no patrūna meža piekabēm ar hidromanipulātoru. Viena no kombinācijām. Kombinācija ir daudz. Junkari rūpnīca bez meža līnijas ražo arī lauksaimniecības līnijas produktus, simultas sēmašīnas un traktoru piekabes. Modeļi ir daudz, bet noteikti jāpasakās tā ātrāk, lai rūpnīca varētu mūs apkalpot. Rūpnīca visu laiku ir ražošanas procesā, lai saražotu konkrētu modeli konkrētam pasūtītājam, ir vajadzīgas dažas nedēļas, nav problēma. Rezerves jau ir pie Alda uz vietas, rūpnīcā ir daudz vairāk un piegādāsim jums pietiekami ātri. Rūpnīca ļoti ņem vērā lietotāju ieteikumus. Ja tie ir vērā ņemami un vērtīgi, tad tie tiek ļoti ātri ieviesti ražošanā. Tālāk mēs ejam, šoreiz rādam Japa 300 ar benzīnu motoru, rādam Japa bluķu plēsēju, elektrisku ar savu autonomu hidrauliku. Viņi ir pieejami gan elektriski, gan no jūgvārpas darbināmi, gan ar autonomu benzīnu motoru darbināmi. Klasika ir arī Japa 300 zāģes skaldītājs. Tātad zāģējam garumā regulējot pagali, skaldam 2–4 daļās, nomainot nažus 5–6 daļās un vienlaicīgi kraujam šo te saskaldīto malciņu vai kā šeit būs tātad speciālajā maisā ar rāmi, vai traktoru piekabē, vai pat taisno malkas šķūnītī. Sakraut grēdā nemāk. Tur gan pašam bišķi vēl ir jāpiestrādā. Tā interese mums ir vairāk, lai neatpalikt no jaunākajām tehnikām un lai turētu roku uz pulsa, ir jāapmeklē un jāredz, kā citur pasaulē tiek atrisināts šis jautājums, kurš paliek ar vien it kā aktuālāks, jo viss paliek dārgs un, lai lētāk varētu to pašu malku saskaldīt, tad ir tomēr jāredz. Šī ir ļoti labi izdevīga. Šeit to visu redzēt dzīvē. Pataustīt, paskatīties to un redzēt tiešām to saskaldīto malku un to zaļčupu izvest to laukā. Un tas piedāvājums ir, un es domāju, ka interese arī ir, un zemniekiem te ir vienreizēja iespēja to visu redzēt.
Un ne tikai zemniekiem, bet, tā kā jūs teicāt, arī pašvaldībai. Nekur jau mēs nespruksim, pie tā mēs nonāksim. Un Eiropa un pārējā pasaule nāk pie mums. Un mums tik jāspēj to visu paņemt un saprast. Tālāk mēs dodamies parādām vēl vienu japu, bet jau uz mūsu galvenā produkta, darbinām no Avanta. Tātad Avanta mini traktori šoreiz būs iebraukuši arī mežā. Avanta mini traktori parādīsim gan ar palešu dakšām un koku materiālu piespiedēju, baļķu piespiedēju. Avantu parādīsim ar meža viņš. Avantu vēl šoreiz nerādīsim ar meža piekabi, bet pienāks arī tā diena, ka mēs rādīsim viņu jums ar meža piekabi darbībā. Tas viss ir iespējams. Un rādīsim Avantu ar celmu frēzi. Tātad attiecībā uz celmu frēzēšanu, tas ir FSI, jo japa mums bija Somu produkts, arī klasisks Latvijā ļoti labi atpazīstams, ļoti daudzās vietās strādā. Tad FSI celmu frēzes mums jau ir atkal dāņu produkts, un šīs celmu frēzes ir pieejamas gan darbināmas no traktora jūgvārpstas, gan uz Avanta frontālā iekrāvēja strēles, darbināms no autonoma benzīna motora un darbināms, teiksim, uz ekskavātoru strēles, uz dažādu jaudu ekskavātoriem, attiecīgi dažādu modeļu celmu frēzītes. Par cik man pašam ir tikai 8 hektāru meža, varbūt arī pat šāda tipa Avants man derētu, vai arī skaldītājs vai kāda cita tehnika. Lai varētu sakopt to visu un liederīgi arī izmantot? Tieši tā. Principā šeit arī ir ļoti labas idejas, ko varētu, teiksim, tā pašpikot jaunie meža īpašnieki. Un es arī rekomendēju arī meža fakultātes studentiem apmeklēt meža dienas un arī vienkārši interesantiem, kam ir tuvu mežs un arī, kur paši mežā strādā. Ir idejas, ir tagad, ir redzēta arī tehnika, ir viela pārdomām. Varbūt ir ideja, ka varētu mēģināt piesaistīt Eiropas finansējumu. Tad jau arī attīstīties tālāk. Man interesē šoreiz 2 jautājumi. Pa cik man pamatnodarbošanās ir komunālā saimniecība Cemeks teritorijā. Tātad es interesējos par traktoru tehniku Avantu un visu, teiksim, iespējamo izmantojamos variants, iespējamo uzkabu, un arī kā meža īpašniekam. Pašam arī Madonas pusē ir meža īpašums, tā kā domāju, kā viņu praktiskāk un labāk apsaimniekot. Šodien es iegūtu diezgan tādu stabilu priekšstatu, ko es varētu izmantot savā saimniecībā. Tas ir meža īpašums apsaimniekot, jo patreiz mēs vēl dzīvojam bagāti. Zarus mēs dedzinām un tā tālāk, neliederīgo koks, vai ne, bet no tās var iegūt enerģiju un kā teikt, arī savs labums būtu pašam saimniekam. Būtu reiz arī labāk apkopt meži. Es domāju, mums būs sadarbība turpmāk. Pie mums saldajā ēdienā ciemos ir arboristi. Arboristi atkal tīrīs koku, mēģinās koku atgriezt dzīvē, novācot liekos, nevajadzīgos, sausos, nokautušos zarus. Mums ir šoreiz cits kafijas puika. Visi, kas vēlas, var tikt pie kafijas. Un atgriežoties no meža, noteikti būsim jau nedaudz nosaluši. Dosim iespēju puišiem pašiem un meitenēm uzcept sev kādu desiņu, kas ir sagādāts no nākotnes. Laba desa. Tiešām pēc gaļas garšo, laikam no gaļas arī sastāv. Un tad diskusijas ar klientiem par viņu vēlmēm, vajadzībām. Un tad jau tā diena būs galā. Bramaņi, kārtīga viesu māja, viņi arī uzņēma tātad savā saimniecībā un savā mežā tevi. Jā, bramaņi, tā arī ir viena skaista, feina, jauka, es pat nemāku pateikt, kāda latviska, teikšu, vienkārši vieta ar kārtīgu pirti. Saimnieks pats ir kārtīgs pirtnieks, certificēts masāžists. Šī vieta ir ar savu, mēdz teikt, auru. Un visvairāk jau saimnieka attieksme, jo viņa ir vienmēr pozitīva, vienmēr ar smaidu. Un vēl var būt viņu sastrādātās rokas, jo tu jau pats redzi, dara pilnīgi visus saimniecības darbus. Viena īsti latviska saimniecība.
Ja cilvēkiem patika, jā, un viss pārējais, jā. Laiks arī ir mūsu pusē, šodien vairāk vai mazāk, jā. Darbi turpinās. Es domāju, ka viss notiksies. Labām domām, labi dzelži, labiem dzelžiem, labi darbi. Prieks visiem meža dienu apmeklētājiem atkal tikties šeit jau tradicionāli un pagaršot kārtīgu zupu. Patīk taisīt ēst. Un tas ir pat zināmā veidā pašai priekš sevis tāds patīkams pārbaudījums. Vārīt to lielo zupas katlu, ja ikdienā tiek vārīti mazāk, tad arī rodas tā attieksme ar katru reizi savādāka un drošāka un es pat teiktu radošāka, jo arī tāda zupa jāmāk ir vārīt radoši, lai visiem garšo. Tās mazās mīļās lietiņas jau sākas varbūt ar uzzīmētu kartiņu, ar paskatīšanos acīs, ar to, kā mēs paejam viens otram garām, kā mēs viens pret otru attiecamies. Un tas jau ir tas slādiņš, jau tas sākums, kā labāk to otru cilvēku sajust, kā viņam arī to zupu prast izvārīt, lai viņam garšot. Šāda meža dienas būs, un es domāju, ka tūlīt ir rāmā un viss notiksies. Jāapsola jau tālāk, ka tās meža dienas būs tradicionālas un arī tā vieta būs tradicionāla, proti šeit. Tiem, kas nebija, kas nevarēja tikt, bet varbūt gribēja vai negribēja, tas sakāmais jau ir ļoti vienkārši. Ja jums ir privāts mežs un ja jūs no viņa gribat iegūt maksimālu labumu, esat gatavi paši strādāt, tad mums ir teju, ja ne viss, kas jums ir vajadzīgs. Mums ir meža iekrāvēji, meža piekabes, manipulātori, mums ir šķeldotāji, mums ir malkas zāģu skaldītāji, mums ir rezerves daļas šīm lietām. Junkari šķeldotājus joprojām apgādāju ar pat taisno no TTT rūpnīcas, no nažu ražotāju ar nažiem. Līdz ar to ir ļoti pieejama cena. Ja jums gribas strādāt savā mežā, ir tāda vajadzība, mēs esam jūsu rīcībā.